Pagad. Ko tu man taisies atņemt druvu? Nē. Savs ķīniešu stratams. Oi, tik agresīvi. Atkal ar saviem rasistiskiem izteicieniem. Viņi sauc par aziātiem. Kāpēc? Es biju tā stilīgi aizslidināt, bet man nesnāt. Ļoti viegli tev to teikt. Tā, 1, 2, 3. Un tu esi brīvs. Jā. Labrīt. Labrīt. Cēsis. Nu, čau, Cēsis. Čau, Jāni. Šī avīze man ļoti patīkam pārsteidza. Zini, kādēļ? Nu? Pirmkārt, tādēļ, ka es sapratu, ka tu visdrīzāk neesi pilnīgi neko sagatavojis šodien runāt. Jā. Un otrkārt, tāpēc, ka es neesmu pilnīgi neko sagatavojis šodien runāt. Un tādēļ es esmu paņēmis avīzi Druva. Avīze. Tātad, pirms mēs, protams, pievēršamies šīm svarīgām, es gribētu uzreiz teikt, Saki, kā ir. sāc lēnām uztraukties, Es rītīgi stresā esmu. jo es esmu izlasījis šo avīzi. Nu. Un Džons Vatsapsons ir, tā teikt, uzdevumu augstumos. Bet nekas, vēl neko. Galvenais, Tu man ņem nāc no avīzi. uztraucies, bet vēl nav laiks. Kā tev šodien gāja izstāst? Jā, nu tieši tā, tad mēs satikšies, esam diezgan, kā tu saki, tuvu mums tie ieraksti viens otram, tāpēc tā īsti baigi nekas nav noticis, izņemot veco cilvēku lieta. Šodien es pamodos 3. Jep. Bet redziet, kā mums tur vienreiz bija, ka es pamodos normāli, bet beigts. Tagad es pamodos 3, es neesmu gulējis, es jūtos pēc absolūti normāli. Es, protams, tā vietā, lai gatavotos šim ierakstam, es darīju tādas stulbības, piemēram, gāju savu. Es izdomāju to, ka tā kā mans bērns iet bērndārzā, viņa pulksteni vēl nezinu. Tad tā īstenībā ir vienalga, cik es modinu. Es viņu sāku ap 6 jau modinu, jo man bija neinteresanti. Mums mājās ir ciemiņš, tāpēc es nevaru būt dzīvojumā istabā pie datora. Tāpēc es krītu uz nerviem savam vecākiem bērnam, kurš nebija ārkārtīgi sajūsmināts, bet mēs šodien bijām laicīgi bērndārzā. Viss bija forši. Pirms bērndārs atverās vispār vaļā. Nu, bez mazu. Bet viņai patīk tur būt pirmie, tāpēc, ka neviens viņai neņem mantas no staka. Man īstenībā ļoti daudz jūtās patīk būt. Arī, teiksim, kad mums ir kaut kāda drauga saviesī, kaut kāds pasākums, pirmajam būtu foršāk, jo tad tev nav jāmeklē. Jo tu atnāc vēlāk, tad tev jāmeklē pie kā tu pieeji. Nu, tā kā, Jā, nu jā, jo, ja tu esi pirmais, tad tu esi mēbeli. Jā, ja tu esi pirmais, tad visi nāk pie tevis sasaicināties. Tev nav jāiet pie visiem. Jā, es taču to savā bērnā novēroju. Man kādreiz bija līdzīgi. Tagad es darbojos pēc principa, ka balva sāks, tā kā es ierodos. Un tāpēc, nav īsti liels starpība. Nu jā. Nu jā, tā ka man iet interesanti. Tagad jāpiebilst, šī ir vecu cilvēku stēle, bet šis man nav, šis nav nekas īpašs, jo sākoties ziemai, es nezinu, vai tu to zini, bet tātad es pabeigšu šo teikumu, tad es iesākšu to otru teikumu. Tā teikums strādā? Jā, tā izrādās, ka tā teikuma strādā. Šī ļoti labs garstāvs. Tātad, jā, šis nav nekas dīvains, jo, kad sākoties drusku tumšākai sezonai, tas man ir praktiski, tā ir absolūta norma jau gads 10. Nu, lūk, un ko es vienreiz uzgāju rakstu, antropologi, gudri cilvēki, ir neizdomājuši, atklājuši, kā viņi to, bet tas ir rakstīts arī kaut kādos rakstu darbos, kaut kādos šitos hronistu darbos, ka izrādās, ka kādreiz pirms elektrības izgudrošanas cilvēki gulēja, tā arī gulēja, tātad tu aizēji ar saulrietu, tev būtu jāmosās ar saulēktu, bet ziemeļos sarežģīti, tu sanāk gulēt 20 stundas dienā, ko arī daži mēdz darīt, bet pilsētnieki pārsvarā darīja tā, ka viņi aizgāja gulēt, tad viņi pa nakti pamodās, tad viņiem bija otrs darba periods, un tad viņš aizgāja gulēt, un tad modās līdz gaismu. Un tas ir mans gadījums. Un neko ir interesanti. Tad, kad man ir brīva, tā teikt, pārvietošanās iespēja pa mājām, es neko pasēšu pie datora, paspēlēt datorspēli. Tā ka man ir sākusies līdz ar šodienu, man oficiāli sākusies rudens sezona. Lūk, kas tev jauns? Ļoti interesanti. Man tāda plānošanas nedēļa gatavojos vairāk nākamajai nedēļai, kā es gatavojos šai nedēļai, bet neko. Daudz darba. Bezdarbnieki nav dienāts, var atļauties uzdzīvot tagad vakarā uz bāri. Es tieši gribēju teikt, ir to tās nedēļas nogalums nāk, lai vietējie miestiņi uzmanās. Jā. Kur tu esi piekdienas vakarā? Šis ir interesants jautājums, kad es esmu pārsvarā mājās. Es arī īstenībā lielākoties esmu vai nu mājās, vai nu kādu citu cilvēku mājās. Ir mājas balīts. Nu jā, loģiski. Es neesmu tāds. Man īstenībā arī, ja mēs cēsīs tā uzliekam uz papīra, man kā vidējiem cēsiniekam,
Kur tad es vairs varu aiziet, kur es neesmu jau sev vairs apkaunojis? Nu, ir Mala un ir fonoklubs, viss pa lielam ar to. Un tātad tieši par šo domāju. Mēs jau te visu laiku pieskaramies tai tēmai, ka cēsnieku ego ir interesants objekts, kurš var tikt salīdzināts ar punduru planētu, piemēram. Vienkārši tātad dēļ tā, ka ir tik maz vietas, vidējam cēsniekam no apkaunojuma tā kā nevajadzētu vispār baidīties. Tas ir neizbēgami. Tu sataisi sūdzu kaut kur. Es esmu bijis jauns. Un godīgi skot, es joprojām nejūtos. Izmanot to, ka tā trijos mostais, bet jā. Man sevi apkaunot sanāk ar pārsteidzošu regularitāti. Bet man tas tā kā vispār necik netraucē. Bet kaut kā tas es pamanīju, ka cēsnieks, viņš tāds drusku tāds dzīvnieks. Nav mums tāda baigā teiksim, tāda. Atceries, mums kādreiz bija cēsīs, es vēl paspēju pieredzēt. Mums bija vienīgā diennakts izklaides vieta, Shake bārs. Un tu tā skaties, man nezinātu par tādu vietu. Visi cēsnieki zina Shake bāru. Bet Fēniksā joprojām var iet iekšā. Jā, tur neskan mūzika, bet Nē, tu vari arī autoostā ieiet panākt. Es domāju, tehniski, ja es pareizi saprotu reliģiju, tad vajadzētu varēt baznīcā ieiet panākt. Bet iespējams, ka es viņu nepareizi saprotu, un tas tā bija kaut kādās citās konfesijās un citos laikos. Bet, tātad Shake bārs izrādās ir pieejams uz nomu, tā ka mēs varam sākt domāt par kaut kādu jaunas izklaides vietas organizēšanu cēsīs. Jā, un tāpat nav slikta vieta. Centrā tas ir apkārt baigās dzīvojamās mājas, tur tā, lai kādam traucētu arī nav. Jā. Un te pāris tur, kas dzīvo vecpilsētā, visvairāk ir turisti, jebkurā gadījumā, tagad viņiem vienalga. Viņi būs apmeklētāji tā vietē. Jā. Man viens čoms te, es domāju, ka viņš klausās gan jau, ka viņš gribēja Priekuļos pretī basēnam ir viena tāda forša ēka, un viņš tur gribēja uztaisīt. Viņš negribēja klubu, viņš gribēja lokālu. Kā tas atšķiras? Pagaid. Es minēšu, kā man šķiet, kā tas atšķiras. Lokāls ir vieta, kur tu atver durvis, un visi apskatās. Un turpina ierastās lietas, tad, ja viņi tevi ir atpazinuši. Ja? Tas ir lokāli. Tā kā šerifa filmās kaut kādā. Ja? Nē, manā uzturē lokāls ir, jo, zin kā, klubs ir, tu ieej, tur liels tāds vīrietis stāv, pastāst tavu ideju, tu iekšā un sāc dejot. Dejošana, jā. Lokāls ir tāds, kur, tā kā mala. Tā kā kroks? Tā kā mala, bet vairāk bišķiņu uz daņķiem. Mūsu skatītājiem, klausītājiem, es, protams, atkārtošos daudzreiz iespējams ar šo tematu, bet šis man ir sāpīgs temats. Kur ir krogi? Krogs ir lokāls. Bet nē, tavā gadījumā tu tur domā, tā kā bija Orange bārs, tas ir krietni pirms tavs paudzes. Man uzreiz galvā ir visas tās lietas, ko es varētu uzskaitīt. Bet tu neesi A rīdznieks un B... Orange neesmu arī, man tur nelaist iekšā. Tu esi šīs gada 1000 piedzimis cilvēks. Jā, es būtu tikai par. Es varētu būt lokāla patrons, ja jums nepieciešams. Tu būtu viens alkašs, kas tur sēž visu laiku. Vienīgais alkāns, kas vienkārši tur dzīvo. Bet tad es ceru, ka jūs man iedot labas atlaides. Nē. Super. Jā, tieši otrādi uzcenojumu. Es esmu regulārais. Tā ir no lojāliem klientiem jāpelna ir vairāk. Tieši tā. Labi, jā. Kas vēl? Mums laikam jāķerās ar cēs ziņām. Man arī nekā tāda jauna... Es saku, tāda ļoti... Īsa, bet kompakta šī nedēļa. Jā. Gan starp sērijām, gan vienkārši. Jā. Tā ir bijusi ļoti īsa nedēļa. Es gatavojos skolai. Tu iesi skolā? Es gribēju iet skolā, bet es neiešu tomēr. Es nākošu gadu iešu. Es vēl esmu uz robežiņas, tā kā uz izlemšanas robežiņas, jo man īsti nav naudas, lai samaksātu par viņu, bet es gribēju to savu maģistra grādu pabeigt. Bet to es izdomāšu. Ar to maģistra grādam budžets nav pieejams, vai maģistriem vispār budžets nedod? Jā, ir, bet es neticu budžetam. Man grūti to izskaidrot. Nē, varbūt, ka jāpieskās budžetā, un es netikšu budžetā, es vienkārši neiešu. Man liekas, ka tu esi nokavējis visu balagānu. Un man liekas, ka es arī vecumdzies nokavējis diezgan balagānu. Nē, bet kāda starpība? Nē, es kaut ko īstenībā apstīšos. Kas zina? Pamēģinu apstīties. Es pamēģināšu. Tagad mēs varam to avīzi apstīties. Un tagad mēs varam skatīties avīzi. Es jau esmu saburzījis. Tātad, pirms mēs ejam secīgi cauri, ja? Tev ir lapas puses uzreiz. Tātad. Tagad jāsaka... Kur lapas puses jāvar vaļā? Nevar. Es iesākšu vienkārši ar to, ka... Tātad, jā. Tātad Veidenfests. Ir tāda lieta. Par to, vai tur lietot alkoholu vai nē, mēs jau esam paspējuši parunāt, bet man te ir viens tāds neliels jautājums. Tātad, rekur mums ir bilde pieejama. Veidenfest radošā komanda. Jā. Es kaut kā
Tu neredz, klausies. No, es neesmu bijis oficiāli Veidenfest radošajā komandā. Aha, kas izrādās. Es tur to, es tur šito, es Nē, tur beidz šņabulēs pēdējā. Es jokoju. Es esmu ļoti forši sarunājis, kad es nākamgad skaitos oficiālajā Veidenfest komandā. Tur jānopelna. Man jau liek liks jau darīties jau viss. Tagad mēnesi viņi ņem pauzi. Tas tāds aplis skatītājums var nodemonstrēt, tad tu būsi apļi iekšpusē. Ja? Bet tas kreisajā pusītē, tas ir tas jaunietis, kurš ir tas otrs. Tas, kur tu izstums laukā, ja? Kur nopietni? Nē. Tikai izbalsošana. Tā, kurš šogad mums Uz nav? izdzīvošanu Veidenfest. Kurš šogad nav labi organizējis? Ļoti interesanti, jo es nezināju, ka pa viņiem rakstīs ar ievīzītēm. Nu, Bet tā. kas te runā? Te runā Baibroza oficiālā, jā. Vēl kādu ir intervējuši kādu? Nu, es palasīju, bet es godīgi teikšu, es tā baigi neiedziļināju. Nu jā, te man, protams, jautājums ir tiem cilvēkiem, kas ir cēsnieki un kas mūs skatās vai klausās, cik no jums abonē druviņi? Man liekas, ka tas skaitlis būs kritiski zems. Un kā citādāk jūs uzzināt par vietējām ziņām? Nu, Man liekas, ka ļoti daudzi nozog veikalā. pērk. Topiņā vietējā paķer līdzi. Nozog. Bet pērk tādi kā pirkšana. Vat šits ļoti forši mikrofonā. Bet kāpēc viņi ir jāpērk, ja abonēt ir lēta? Tāpēc, ka daudz naudas vienlaicīgi cēsniekam uz rokām. Bet tas esmu arī es šobrīd, tā ka viss kārtībā. Tā nebūtu cenai. Kā €12? Nu, tas nav dārgi. Man protams, nav dārgi, bet abonējot, tu dabūni vēl lētāk. Cik lētāk, cik maksā? Man nav nevis modākās iesmas, bet es abonēju. Es taču atceros tādas lietas. Tu ievācies cēsīm, tu Kariņš neatcerās, cik viņam lidojumi maksā. Tu domā, es atceros, cik man abonements maksā uz avīzi. Kā tu es to varu zināt? Mums vienādi ir Mēs ar Kariņu diezgan līdzīgi. Mēs abi neatceramies, cik lietas maksā. Labi! Šajā brīnišķīgajā avīzē pirmajā lapā mums ir rakstīts, ka CVģ ir 3. zvaigžņu reitingā. Jā. Es gan papildus šim, es domāju, ka mēs savu bērnu sūtīsim uz drīzāk to skolu. Uz CVģ? Es nezinu, kas ir šai pussliedēm? Āgenskalnvalsts ģimnāzija. Āgenskalnvalsts ģimnāzija? Kurš par pateikt? Cēsvalsts ģimnāzija. Kas tas tā bija? Āgenskalnvalsts. Cēsvalsts ģimnāzija. Es nezinu, kāpēc man pēkšņi iedās. Cēsvalsts ģimnāzija un Cēspilsētas vidusskola. Jā, šai pusē. Ir šai pusē. Kas ir tai pusē? Draudzīgi aicinājumi. Draudzīgi, jā. Ok, jā. Par draudzīgu aicinājumu es visu mūžu domāju, ka tas kaut kas ar reliģiju saistīts. Izrādās, ka nē. Izrādās, ka ir draudzīgi aicinājumi vidusskola arī Liepājā un vēl kaut kur. Tas draudzīgais aicinājums bija aicinājums, Kārļa Ulmaņa aicinājums kaut ko sākt darīt. Grāmatas lasīt. Redzot mācīties. Tas bija interesants man atklājums. Bija tāda lieta, jā, bet CVģ ir 3. zvaigžņu reitingā. Vai es nezinu, vai tā ir taisnība, vai es tagad mānīšos, bet nebija kaut kāds prikols, kad viņi bija augstāk, vai tas jau daudz ir? Vai tas zvaigžņu reitings? Nu, lūk, tātad, šitā ir tik ļoti interesanti. Bet reitingā iekļaus tikai 12 skolas, tad tas vispār cits reitings. Tas ir cits reitings, tas ir par sasniegumiem Melnbjēlē. Šits ir par ne, bet tas nav lamovārds, šis ir pižonu reitings, kurš varēs labāk izcelties. Tātad divas vietas es gribētu uzsvērt šīs dienas druviņā, šīs nedēļas druviņā. Tātad šitā ir Arita Lejiņa. Es gribētu uzteikt viņas žurnālista spējas un arī diplomāta spējas, jo man tas vienkārši šķiet ģeniāli. Es pilnīgi nopietni bez jokiem, tātad klausamies. Reitingā iekļauts 12 skolas. Aizvadītā mācību gadā starptautiskās olimpiādēs augstākos sasniegumus uzrādījuši Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolēni, kas novērtēts ar 115 punktiem. Un tālāk mēs redzam skaitlis 71 un 97, bet, kas ir interesanti, otrās vietas ieguvēja Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu vidusskola, no reitinga līderis atpaliek par 71 punktu, bet CVģ par 97 punktiem. Tātad to ātrumā lasot, jau liekas, viens dabūja 115, viens dabūja 115, viens dabūja 46, un Cēsvalsts ģimnāzija ir dabūjusi 18. Man liekas, tik ģeniāli, tā vienkārši tā ļoti diplomātiski. Tātad pirmā ģimnāzija 115, otrā rakstīts Āgenskalnvalsts ģimnāzija, tur tu to esi izlasījis. Nu iespējams, jā. Tā ka jā, redzi, bet godīgi skot, ja 3. vieta mums ir ar 18 punktiem, tad es domāju, cik punktu ir 12. Tas tā. Bet ļoti interesanti, jā, man drīzāk interesē nevis zvaigžņu reitings, bet man interesē... Tas lielais reitings. Iedomājies, kas ir otrādāks zvaigznei?
Nu, ir zvaigžņu skola, kas ir dubļu reitings, man tāds interesē vairāk. Tā kā, kur ir vismazāk izkritēji, tā skola man interesē. Jo tāpēc, ka tur, kur ir visvairāk spīdekļu, nu forši viņiem. Bet kur mums ir tāds, kaut kas tāds, kur noturās tā kā pilnīgi viss, kas aiziet. Tā, man liekas, ir spēcīga skola. Nu jā, tā otrādāk tad sanāk par to. Tas ir drusku. Tas, kā es pavadīju visu savu jaunību. Man vajadzēja zināt, pilnībā pārliecināts, ka tavs bērns reālistiski olimpiādēs nepiedalīsies, bet viņš točnu pabeigs vidējo. Mans vecākais reālistiski olimpiādēs nepiedalīsies. Sveiciens nākotnes Katrīnai, bet, būsim reāli. Es būtu pārsteigts. Pārsteidz mani, Katrīna, kas man tagad klausās 2039. gadā, ja, vai kad tur ir skolā. Labi. Ejam tālāk. Tātad. Mums ir, tātad, un šī ir svarīga lieta vietējā. Maina iebraukšanu un izbraukšanu Maksima Valmieras ielā. Izdarīja beidzot. Jā, tas ir beidzot izdarīts. Tas man bija pierakstīts vienā reizē kaut kādā vietā par to, ka es gribu tev to parunāt, bet mēs vai nu palaidām garām, vai nu tu man kā parasti neļauj runāt, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet jā, tiem, kas nezina... aktīvāk ļaut runāt. Es jau pats es arī drusku paklausījos, godīgi sakot. Es saprotu, es runāju vairāk, bet lūdzu. Bet es dzirdēju, ka cilvēkiem patīk, nafigam tur tas Bruno vispār muti atver. Man vienkārši ir atpazīstams balss tembrs. Tas ir man reizēm gadās situācijas, es nepārspēju, man reizēm gadās situācijas, ka es zvanu nezināmam telefonam, piemēram, tur par kaut kādu iepirkumu vai kaut tam līdzīgi. Jānis Keviņš, protams, es jūs atpazinu pēc balss. Jā, tiem, kas nezina, Cēsīs mums ir viena tāda ļoti forša Maksima. Mums ir divas Maksimas īstenībā, bet lielākajā Maksimā mums bija tāda situācija, kur ir... apļveida krustojums. Labi, zini, ka ir Maksima. Es teicu, ka es ļaušu tev runāt. Varbūt nē, tu klausies. Es tev izstāstīšu savu bēdu. Un Facebookā bija rakstīts, kad cilvēkiem grūti pa kreisi griezties ir. Un tad es tā domāju. Un kā viņiem tur nevajadzētu griezties pa kreisi? Nē, kāpēc? Vienkārši dari to ātri. Mēs īstenībā tik ļoti labi tiktu no kaut kādiem ceļu satiksmes negadījumiem, ja mēs vienkārši darītu lietas ātri. Vienkārši ātrāk. Ātrāk apdzer. Tur jāgaida, tur 2-3 minūtes. Nē, brauc ātrāk ārā. Jā, tas ir viens, bet tu iedomājies, ka tev priekšā ir kāds, kas brauc lēnāk ārā. Nē. Es šo visu atbalstu, un es šo pat tik ļoti laikam atbalstu, ka es šeit gribētu uzteikt cēsnieci, neminēšu vārdā, jo es viņas vārdu diemžēl nezinu. Tātad es braucu iekšā tajā Maksimā, iekšā braucot, es uztaisu kreiso. Tā kā es to darīju visu savu apzināto mūžu, tātad pēdējos 3 gadus. Tātad es tur iegriežu to kreiso, es apstājos, man pakaļ skrien sieviete un vicina pirkstu un saka, šeit tagad nedrīkst griezties. Un es skatos, es domāju, viņi dusmīgi, tu saka, nē, viņi to kā joku, viņi man saka, atcerieties vienkārši, šeit tagad griezties pa kreisi nedrīkst. Un patiešām. Es ņēmu vērā šo padomu. Vai pēc tavas pieredzes tur tagad satiksmē ātrāk iet? Nē, viņš šobrīd iet vēl lēnāk, tāpēc, ka cilvēki ir apjukuši un tur notiek daudz pīpināšanas. Bet tas ir uz brīdi. Atceramies, lūdzu, vienu svarīgu lietu. Tā bija ļoti līdzīga arī tad, kad no sliedēm brauc. Tātad atceramies. Uzlabojot efektivitāti, veiktspēju, krītas uz brīdi. Ja? To vajag atcerēties vienmēr. Tas ir vadības zinību viens no pamatiem. Vispār arī algoritmiem jārēķinās ar cilvēku saistītiem algoritmiem. Tātad, ja tev ir kaut kas jauns, kas padara visu efektīvāku, tev viņš ir jāiemācās. Un tā iemācīšanās fāze, diemžēl, nozīmē, ka tā veiktspēja tev sākumā būs mazāk. Tā ka šobrīd tas krustojums ir draņķīgs, bet viņš kļūst labāks. Viņš kļūst labāks. Es esmu pilnīgi par to pārliecināts. Pie pašvaldības, šeit citāts, pie pašvaldības ieraksta Facebook lapā iedzīvotāji aktīvi komentējuši jauno ieceri. Gan to atbalstot, gan kritizējot. Es saprotu, ka tu esi tā kā kritizētāja pusē. Nē, man īstenībā pilnīgi vienalga. Man ir ļoti maza lieta. Katru nedēļu jāatrod kaut kas, par ko dusmoties. Un šonedēļ man īsti nebija par ko dusmoties. Un parasti es ļoti forši izvēlos vienu cilvēku no savu tā lielā loka, un tad viņam gāž virsū savu žulti. Bet mēs esam diezgan līdzīgi, jo tad, kad es biju krietni jaunāks, tagad man naida, manī gandrīz nav vispār, bet tagad es biju krietni jaunāks. Tad bija tā, ka, es sāku apzināties visu to grēku štēli, vai ne, kas tas tāds ir, priekš, kam viņš ir vajadzīgs un tā, un ka vainīgs un grēkojas un nav viens un tas pats un blā. Kā jau katrs jaunietis, kas mēģina filozofiju sev sameklēt dzīvē. Un es sapratu to, ka mēs jau neko, mēs būsim mantkārīgi vienmēr drusciņi, vai ne, mēs būsim pārmērīgi drusciņi, mēs būsim slinki, mēs būsim visas tās lietas mēs drusku esam, vienkārši mums viņas vajag apzināties sevī, lai mēs viņas varam labāk, kaut saka, pavērst par labu. Zinot to, ka naids manī jebkurā gadījumā ir neizbēgams, es izvēlējos ienīst Merilu Strīpu. Un
es viņu esmu ienīdis savā mūžā tik pamatīgi, ka es neesmu nevienu filmu ar viņu, lai arī viņu dabūju, cik tur tos Oskars, vai ne? Es, diemžēl, un ir tā, ka man tas naids ir jau piezemējies. Jo man reizēm cilvēki jautāja, kāpēc viņš Meryl Streep, bet tas bija cilvēks, kur es iespējams tāpat nekad mūžā netikšu godīgs kaut kādu starpību. Es viņu iespējams, kad par šo domājot, vienkārši pa televizoru es viņu ieraudzīju. Nu, lūk, man ir mūža garumā, man ir diezgan naids, pamatīgs naids pret Meryl Streep, kurš lēnām. Tagad, ja es viņu satiktu, es pamātu ar galvu. Tā ka mēs esam diezgan līdzīgi. Pirms 10 gadiem viņu nosist. Ārprāt, tik stulba sagadīšanās. Es esmu aizlidojis uz Berlīnu nedēļas nogalē. Meryl Streep tur filmē savu jaunāko filmu un bam, ar krēslu. Es viņu vienkārši, labi, tas tā. Bet tā ka mans tev ieteikums, sajuku vārdos, ir varbūt mēģini izgāzt žulti uz kādu, kas nav tev blakām. To es arī ļoti labi daru. Jā, tātad vēl nākošais, ko es gribētu Sarmīt Feldman, es gribētu izteikt viņa atzinību par šo druviņu, jo mums ir raksts Stārķis izslēdz elektrību. Tātad, ir jau skaidrs, par ko ir šis raksts, bet, tātad, bet kas ir interesants, Stārķis bija diezgan pamatīgs, tāpēc, kad visā raiskumā pazuda elektrība. Te stundu nācās bez tās iztikt. Elektrība atjaunoja, bet bez ūdens apgādes bija jāiztiek, un tagad klausies. Elektrības pārrāvumā nav vainojams pērkona negaiss. Blakus transformatoram ir Stārķa ligzda, un putns nebija tajā trāpījis. Tu iedomājies? Tu padomā, nevis tas, kad Stārķis ieblies transformatorā, bet blakus transformatoram bija putniņam ligzdiņa, kurā viņš, diemžēl, netrāpīja. Atbild uz jautājumu, kur tad viņš trāpīja, paliek lasītāji iztēlē, un man tas liekas vienkārši fenomenāli. Es pieņemu, ka Stārķis vairāk nav. Jā, atkal... Tā varētu būt divu veidziņu, šitā diezgan pozitīva ziņa. Būtu interesanti, kad raiskumā beidzās elektrība, pateicoties Stārķim, bet Stārķis vēl ir. Stārķis vēl nav atrasts. Klausies. Vedīs Stārķi. Tātad, es nevienu brīdi publiski neatzīšu savējo attieksmi pret Stārķiem. Tādēļ es teikšu, ka tas ir svētels un ārkārtīgi svarīgs putns Latvijas etnogrāfijai, whatever. Bet, vai tiešām zinātkārs cilvēks nekad nav domājis, kā viņš varētu garšot? Es esmu tikai zinātkārs, es tik tā, jo medīt viņus nedrīkst, vai ne? Es domāju, kāpēc? Es domāju, ka pilnīgi noteikti viņi ir... Cilvēks, kurš bija vistuvāk transformatoru skapim, iespējams, varēja par šo pārliecināties pilnīgi legālā veidā. Es tik saku, jo es nezinu, kā Stārķis garšo. Varbūt izrādās, ka tas ir viens no garšīgākajiem putniem uz pasaules. Dzērvis arī nevar... Var medīt? Jā. Var ēst? Ēst var viss? Nē, ēst var. Bet vai dzērvis arī nevar medīt? Ne, dzērvis diezgan droši, ka nevar medīt. Stārķis arī diezgan droši, ka nevar medīt. Es zinu, ka zivgārni, man liekas, kaut kādu var. Zivgārnis visu vajag. Visi, kur ir jebkad kaut ko darījuši ar zivīm, visiem ir šāda attieksme, ka pasaka vārdu savienojums zivgārnis. Bet tos, es nezinu, vai viņus legāli vispār drīkst medīt vai nē, bet viņus medīja pilnīgi visi, jebkurā gadījumā. Bet medīt drīkst, man liekas, pīli un zosi, neko beig daudz vairāk nevar. Nu kā, mums nav kur tur fazāna mežā. Var, pareizi rubeņi kaut kāda, ne? Jā. Kā te rubeņu vistiņas rodās? Labāk, kā tur bija labāk zīle kokā nekā rubens, labāk rubens kokā nekā zīle rokā, labāk zīle rokā nekā rubens kokā, piedošot. Labāk zīle nekā. Es domāju, ka saskatās tavā klātbūtnē, mēģinu atšitināt šo. Labi. Kas ir 9-7 vietām, tur komisija kaut kāda? Cēs vēlēšanas. Tur mēs vēl nepiedalāmies, tur mums es arī negribēju. Godīgi, tas druviņai praktiski ir arī viss, jo nekas tur tāds baigi jauns šodien vairs nav. Tev nav vārda diena gadījumā? Vārda dienā ziedi mūzika un paldies. Ne, man nav. Tā lūdzu vispār. Kad tev vārda diena? 9. septembrī. Tev pavisam drīz? Jā, pajautā, kad man dzimšanas diena. Kad tev dzimšanas diena? 28. augustā. Super. Tas ir šodien? Nē. Tāpēc gribēju, es tev pajautāju. Nē, tas nav šodien. Tas ir pēc kaut kāda brītiņa. Būs pilngadīgs? Šie joki nekad nebeigsies. Tieši tāpat, kā tu smejies par man kā par pensionāru. Es smējos par tev kā par nepilngadīgi, jo es tikko tā sāku aizdomāties. Tu nemaz nevari dabūt motociklu tiesības. Nē, es nevaru. Vēl pāris gadus tu nevarēsi viņus dabūt. Es nevaru iedomāties, ka tev viņus varētu vajadzēt, bet... Vēl vienu, laikam. Okay. Motociklu tiesības no 24? No 24 tu vari mācīties, man liekas, no 25 tu viņus dabū. Tu gribi teikt, ka gadu mācīšos motociklu braukt? Es mācījos gadu un tā arī nenoliku tās tiesības.
Tā kā es ceru, ka Es domāju, ka problēma ir tevī. To es jau diezgan sen sapratu. Tas ir viss, ko tu no tās druviņas esi izpīpējis, tādas pāris lietas. Nebija, Cēsnieki dzied burvi flautā, paskaties, Kādu? Cēsnieki dzied burvi flautā. Jā, Neviena pati flauta, tikai leņķīši. Tikai cēsnieki, bet tur, baigi, tālāk, jums kaut kāda tur ir opinion pieces un intervijas. Tā, pasties uz bildi. Redzi bildi, jā. Redzi bildi. Redzu. 9 cēs pirmās pamatskolas zēni. Tātad es aprakstīšu. Tātad bildē ir redzamas aptuveni 9 meitenes, kuras tur rokās dīvainas kaut kādas lineālu leņķīšus. Pirmā teikuma izlasi. Un pirmais teikums 9 cēs pirmās pamatskolas zēni, piedalījās Siguldas operas. Bet redzi, un tas ir acceptance, vai ne? Viņi grib, lai viņi sauc par zēniem, un viss ir kārtībā. Tātad, te, protams, ir iezvanījušies mums arī lasītāji. Šito viņš piko no mums, man liekas, ne? Jā, jo mēs noteikti bijām pirms druviņas. Avīze ir ļoti nepraktiski milzīgs items. Jā, bet viņi rada tādu svarīgumu sajūtu. Ir mazliet būtu bukletiņā. Nē, tas, man liekas, arī ar druku saistīts. Tas ir tīri pragmatisks apsvērums. Burvi flauta, vārda, starp citu viena interesanta ziņa, īsā ziņa. Ja no tev gadījumā darba laikā vairs nav ko darīt pilnībā, kā man šķiet, kad ir arī tieši tavajā situācija, tu no kaut kādas šīs nedēļas vari sekot līdzi dzīvajā Smiltenes pašvaldības sēdēm. Internetā vai klātienē? Es neatceros. Nē, internetā noteikti. Es tagad domāju, klātienē drīkst. Es drīkst aiziet vienkārši pateikt, es gribu apsēsties un apstīties, bet es neesmu smiltēnietis. Nekas? Smiltēnietis? Smiltenieks? Smilts. Smiltēnietis. Es neesmu smilts. Labi, ejam tālāk. Māls, mēs jau par šo pagājušreiz runājām, tā arī, diemžēl, neredzēju, gan jau atliksim uz nākošo reizi. Es jau domāju, ka viņš nebūs vēlreiz. Tas tāpēc par orientēšanos, Vincenti. Tu esi orientējies kādreiz? Nē, es joprojām meklēju sevi. Tu domā kontekstā ar orientāciju. Es neesmu nekad orientējies, nē. Es ļoti iesaku. Tas ir ārkārtīgi interesants, ļoti apjacinošs. Tas ir, ja tu māki kompasu. Jā, bet tu kā tu viņu iemācies? Spēlēt datorspēles, tas ir viens, bet reālā dzīvē viņi iemācies tikai ejot, un man ir tik interesanti pieredze manā mūžā ar orientēšanos. Mans Rīgas labākais draugs bija Latvijas kaut kāds kadetu čempions orientēšanās sportā. Ka Dievs, viņam nebija pamatdarbs, jā. Un mēs viņu gājām šajā, kā sauc Rīgā, to kompasu, vai kā viņš tur neatceros, orientēties, un tur bija tādi figūri, jo es savukārt esmu ārkārtīgi slikti. Man ir tas kaut kāds geogrāfiskais stulbums, vai kā viņi saucās. Un tur bija tādi figūri. Es vienreiz izskrēju no kartas ārā, piemēram, tur ir ārkārtīgi grūti orientēt. Es sapratu, ka esmu izskrējis pēc kaut kādas upītes, kas bija man aiz muguras kādu laiku apakaļ. Un tad es vienbrīd sāku domāt, klausies, šis gan ir interesanti. Ko man tagad darīt? Jo es, ka man karte ir līdz kaut kādai robežai. Man nav kartes vairāk. Es skrienu tagad brīvajā, freelancā vienkārši skrienu. Neko kaut kā es tiku apakaļ līdz tai upītei. Tas ir vienreiz gadījums, vēlreiz gadījums, mēs te laikā ar kolēģiem rokā. Tātad... Es trāpīju vēl kaut cik jēdzīgā laukā, bet kolēģis palika mežā. Un tur ir tā, ka tie organizētāji orientēšanās, viņi iet un novāc tos stabiņus. Un tad parasti ir tā cerība, ka tos pēdējos nomaldīšos kaut kur atradīs. Bet tas cilvēks iet un nav tā mūsu cilvēks. Mūsu cilvēks iznāk no pilnīgi otras puses laukām. Un saka, man liekas, ka es visu atradu. Bet, labi, kā joku gan jau, bet kā es ļoti iesaku. Mums, starp citu, ir vietējie, mūsu cēsīs ir vietējie orientieristi, par kuriem acīm redzot avīzē ir rakstīts, un es ļoti iesaku. Ļoti veselīgi, izklaidējoši, kas pats svarīgākais... Es neatceros, kas pats svarīgākais... Meridiāns, jā. Kas pats svarīgākais, tu saproti, cik ļoti liels muļķis tu tomēr esi. Gan fiziski, gan vestibulāri, jā, es nezinu, kā nosaka tos virzienus. Un tā, ka jā, tas ir ļoti labs tāds reality check. Kas mums vēl ir... Man nebija laika arī iziet cauri sarakstē. Es tev varu ļoti īsti un konkrēti izstāstīt, kas tajā sarakstē bija, jo es viņai īstenībā šonedēļ pavadīju diezgan daudz laika. Tādā ziņā, ka es gribēju tiešām nedaudz dziļāk papētīt, par ko tad tie cilvēki tur īsti runā. Un šonedēļ tēmā mums ļoti daudz ir, kad cilvēki nevis tieši pārdod, bet meklē lietas. Bet vai tas arī nav loģiskāk? Tāpēc, kad iedomājamies, šis ir īstenībā interesants matemātisks dabas, laikam, loģisks uzdevums. Tātad iedomājamies, mums apkārt ir lietas.
kur skaits ir, labi, neņemsim matemātisko valodu, bet tātad, tev ir krūze, šaha galdiņš, kristāls. Un tev kaut ko vajag. Piemēram, galdu, whatever. Tā iespējamība, ka ejot visiem regulāri cauri, vairāk atradīs tie, kas meklē, tie, kas meklē, atradīs piedāvātājs, nevis tie, kas piedāvā, atradīs meklētājs, tā ir viņa statistiski lielāka tā iespējamība. Es tev tagad nevaru to pierādīt, bet manā prātā tas ir absolūti loģiski, vai ne? Ja tu piedāvā kurpes, piemēram, tur ir baigi jāsakrīt, lai cilvēks, kurš gribētu kurpes, tajā brīdī būtu, tā kā tur skatītos. Bet savukārt, ja tu meklē kurpes, ļoti daudz cilvēku, kuri nav iedomājušies tās kurpes tur ielikt, vienkārši tev pieteiksies. Tā ka es uzskatu, te būtu jāparēķina, bet es uzskatu, ka ir lielāka iespējamība. Tu domā, ka sludinājumiem būtu jābūt... Meklē, nevis piedāvā. Meklē kādu, kurš nopirks manu galdu. Tu mēģini atrast apiešanas veidu, ja šim meklēju kādu. Nē, ne jau. Es vienkārši saku to, ka nevajag kautrēties meklētās lietas ielikt grupā. Es to izdarīju un es atradu to, ko es meklēju. Tā ka viss ir kārtībā. Tu esi gan ātri, īstenībā. Jā, es pat teiktu momentāli un pat vairāk nekā mums beigās bija vajadzīgi. Tas bija ļoti interesanti. Tā ka ļoti labi un ir superīga šī grupa. Es gan gribētu lēnām, es jau visu laiku to iesaku un ieteikšu arī visu laiku uz priekšu. Ir pienācis laiks šai grupai transformēties par kaut kādā savā nākamajā inkarnācijā, jo mums bija pirmā inkarnācija, kas bija vienkārši sarakste, tas bija vaiprāts, un tad tagad mums ir tā community sarakste, bet tas arī ir diezgan liels vaiprāts, bet 1000 cilvēku tur pieteikties. Mēs esam pēc pēdējās, man liekas, tautas skaitīšanas, mēs esam šeit drusku vairāk kā 1000, un es arī zinu, ka ir cilvēki, kas nemaz netiek iekšā tajā sarakstē, un tad prasītos kaut kas tāds, kaut kas nākamais, un man par šo runājot ar kaimiņu, kurš es nezinu, vai ticis ir iekšā tie sarakstē. Viņš teica, ka nav nemaz tik tālu jāmeklē. Ir taču tāda lieta kā signāls. Ir tāda lieta kā telegrams, bet, laikam, baigi daudz viņas nelieto. Tur var, laikam, būt miljons kaut kādu dalībnieku. Tā ka tur mēs varētu visu Latviju pabāzt apakšā. Bet tā migrācija varētu būt šausmīgi sarežģīta. Ne? Kad cilvēki signāls un telegrams tādas divas aplikācijas, kuras savā draugu lokā es zinu, kad ir tikai vienam cilvēkam un viņam ir abas divas. Aha! Viņam ir kaut kas aiz ādas noteikti. Man ir abas divas, bet ļoti specifiski iemesls dēļ, tāpēc, ka man ir ērti kaut kādas cilvēku grupas atdalīt pēc izmantotās programmas veidu, tāpēc, ka man ir cita notifikācija. Es zinu, tas izklausās dīvaini, bet tas ir baigi ērti. Pamēģini kādreiz. Es tā kā apskatos, ja es redzu signāls, skaidrs, mēs te kaimiņi sarakstās, vai ne? Ja es redzu WhatsApp, tas ir viens no miljonus pāriem iespējām. Ja es redzu Telegram, tad... Nārens atbrauc, viss ir kārtībā. Es redzu, paldies vietējiem pasniegam. Tad man raksta vecāki. No aiz saules. Tā kā jā, tas ir ļoti interesanti. Grupā es piekrītu, bet es arī teiktu, tā meklēšana, man liekas, ir diezgan... Discordu varētu visu iekačāt un tad voice chatā sēdēt. Jo kādā signālā telegramā tur ir tāds voice chats vai ir? Ja labi, ka es zinu, par ko tu šobrīd runā, bet es patiešām zinu, par ko tu runā. Discord varētu būt sarežģīts. Viņš īstenībā telefonā vispār ļoti sarežģīta lieta ir. Bet varbūt īstenībā tiešām būtu jāiesaka lēnām kaut kā pārmigrēties uz to. Es domāju, ka pirmām kārtām tā neviens neklausīsies. Tas ir dotais. Man īstenībā, es teiktu, tur ir atsevišķi humora žanrs, kas sāk veidoties mums tajās grupās, jo tas ir tāds ļoti interesanti un ir personāži jau. Tāpēc, ka ir tikai 1000 cilvēku. Ir personāži, kurus jau var atpazīt. Kas arī liekas ļoti, ir tikai 1000 cilvēku. 1000 cilvēku, kāpēc tur nav haoss? Tu domājies, kāda ir laba pašorganizēšana augstākajā līmenī? Tieši tā. Man bija grāmata, man bija doma par grāmatu, es tev varu tagad izstāstīt priekšā, varbūt kāds, kas mūs klausās, var man sameklēt un būt par ghostwriter, jo tāpēc, ka man ir daudz domas, bet man ir, nemāk rakstīt, ir ambidextrozi cilvēki, vai ne, kur ir abām rokām māk rakstīt, un ir ambisinisteri cilvēki, kur ne ar vienu roku nemāk rakstīt, tas esmu es. Lūk, tāda man bija doma par sižetu, un īstenībā CS varētu būt laba bāzīte tam, ņemot vērā mūsu spēju pašorganizēties. Tātad man bija doma par to, ka būtu labi, darba nosaukums poga. Tātad iedot varu cilvēkiem caur aplikāciju. Tātad nāk pie mums, šis bija sarunas rezultāts, ka man ienāca šitā doma prātā. Atceries, ka Lidliņš nāca, viss bija šausmīgi pret Lidl cēsīs. Es nezinu, kāpēc, bet... Bija pret? Bija cilvēki, kas bija pret. Es nepiefiksēju nevienu cilvēku, kas bija tāds, jā, mums nevajag. Vienalga, pieņemsim, ka ir kaut kas, pret ko visi vietējie ir pret. Vējparks. Es jokoju, es esmu vismā par vējparku, bet... es jokoju. No. Bet lūk, tātad ir kaut kāds vējparks, piemēram, pret ko visi ir. Bļāņus, mēs uz vējparku es nestrādāju aizmirstu. Tātad iedomājamies, kad nāk iekšā pie mums kaut kas, ko mēs varam boikotēt.
Kaut kāds mans viņa lielveikals Špārs vēlreiz mēģināja mums ienākt. Bet viņš paņem un tur, nezinu, izcēra 3 kokus. Tu domājies, ja mums būtu tāda aplikācija, kas tev katru rīt atgādina, lai ko tur ir darīt šo neitu tur iekšā, un tu parakstīsi, un pēc, ka tu piekrīt, jo mēs esam cēsnieki, mēs paši šeit ietekmējam to savu vidi. Tu domājies, kādu varu tu iedod cilvēkam tajā brīdī? Mēs vienbrīd varam pateikt to, ka, klausies, Rimī, uztaisies, jā, mums ir drusku pa dārgu, uztaisies mums pie reizes arī bērnu laukumu blakus. Netaisīs, ja? Nospiežam pogu. Un tagad katru rītu tev parādās ziņojums, šodien Rimī nē. Es saku, tas nebūtu ilgi. Viņi vai aizvāktos, vai viņi izdarītu to, ko mēs no viņiem prasām. Tā kad ir šis tāds interesants sižetisks, tāda līnija, ja kāds vēlās viņu paturpināt pilnīgi mierīgi. Tur man jau, tā teikt, jau, es negribu detaļās, bet... Nē, jauna veikala ienākšana, es esmu tikai vienīgi pārējot. Tas ir cevišķi pasties, cik labā vietā viņš nolikās pie Rimī tieši. Un lai tas Rimī, tagad viņam ir ķipā... Nevietējiem klausītājiem es izstāstīšu, Lidl veikals Cēsīs ir, tā teikt, jaunajā centrā. Ja tā varētu teikt. Tas ir jaunais centrs, kurš mums šobrīd atjauno arī auto ostu, un tur būs arī, tur viss kaut ko šobrīd dara. Tā, tur ir arī jaunais Raiņi kvartāls, tā ka tas ir jaunais centrs. Vecais centrs, man liekas, bija vecās Maksimas, ne tur, kur Rīgas iela ar Vecpilsētu satikt. Un, lūk, tā tad jaunā centra pašā centrā, mums šobrīd ir Lidl veikals, kur ir izdarījuši vienkārši ģeniāli. Braucot pa ielu, kas šobrīd ir ciet, vai ne pa galveno ielu iekšā, pa jauno galveno ielu iekšā, jo vecā galvenā iela bija Rīgas iela. Tātad braucot pie jauno galveno ielu iekšā, tu uzreiz redzi uzrakstu CS, kas ir viltīgi, jo tāpēc, kad uzrakstu Lidl vienkārši nav saskaņojuši pašvaldībā visdrīzāk. Un tāpēc mums ir liels uzraksts iebraukšot CS, kas ir īstenībā, viņš norāda uz Lidl, bet viņš ir CS. Tā ka... Viņš ļoti smuks īstenībā. Paldies Lidlam. Nē, man nav spēcīgi viedokļi. Es zinu tikai to, ka konkurence ir jāveicina, un atceramies, ka pircējs balso ar maciņu, vai ne? Kurā tāpat nekā īsti nav iekšā, bet viņš var to maciņu mest kaut kādā virzienā varbūt. Tas būtu baigi labi, tā būtu laba akcija, vai ne? Pie katra lielveikala mēs noliekam tādu lielu kasti un cilvēks savu maku fizisko iemet iekšā pie tā veikala, kurā viņš grib iepirkties. Pārējos slēdzam ciet. Un tad Cēsīs atkal paliek tikai viens veikals, un tad viņam ir cenas milzīgs. Un atkal visai. Sākam no jauna, tad atkal Špārs nāk iekšā. Vecā dziesma sākās uzreiz. Jā. Šitajā situācijā mēs vienreiz bijām, bet agrāk tur, kur tagad Abrants ir, tur, kur toreiz tev svētdienā āliņu nepārdeva. Tur bija Super Neto pašā sākumā. Un tas bija mans mīļākais veikals. Es mākslas skolā gāju, visu laiku Super Neto gājām. Tas bija... Tas, kad Super Neto beidzās, ir, man liekas, kad viens no lielākajiem mans bērnības zaudējumiem. Patinam tagad filmu apakaļ uz gandrīz tavu dzimšanas datumu. Kādreiz bija tāds zīmols Saulīte, kas bija tā kā prekursors visiem šiem zemo cenu zīmoliem, kas mums ir tagad. Mums, starp citu, Markets, tā ir vietējais, kas ir zemo cenu veikals. Mums ir labais veikals arī, zīmols labais. Bet labi, rīdznieki, kas šo varētu klausīties, man liekas, šobrīd vispār nesaprot, par ko ir runa, bet tātad Saulīte bija kaut kas, man liekas, pirms Maksimas, nevajag kaut kas, vai Saulīte bija, jebkurā gadījumā man bija koju biedrs, kas bija apņēmies mēnesi pārtika tikai no Saulītes zīmola produktiem. Viņš neizturēja, bet es nezinu, kas viņam bija, viņš sāka vemt, vai kas viņam tur notika. Jāatzīst, tajā laikā bija, laikam, drusku vieglāks pārtika kvalitātes kontroli reizi. Vai arī viņš vienkārši dzēra no vietas visu laiku, es tiešām neatceros, bet es atceros tikai to, ka no Saulītes produktiem izdzīvot mēnesi nav fiziski iespējams. Tagad es domāju, no Maksimas tiem vēl danu un viss tiem. Nē, tagad jau, man liekas, easy, es pat teiktu, kāpēc ne? Man... Ļoti budget friendly, jā, tāds. Jā, daudzi to īstenībā, nemaz nezinu, bet liela daļa no zīmoliem, ko tu var iegādāties lielveiklā, ir īstenībā private label. Labi, Lidlā tas ir praktiski visi, bet ir private labels, tātad ir privāts zīmols, nevis ražotājs, bet zīmolotājs, un liela daļa no produktiem, ko tu redzēsi, jebkurā Rimī vai Maksimas veikalā, īstenībā ir šo veikalu privātie zīmoli. Tas ir paredzēts, lai neiegrimsim tagad teorijā, bet tas ir paredzēts, lai varētu diferencēt, lai varētu vieglāk cenu kontrolēt. Strādāju lielā ražošanas uzņēmumā pirms tam. Jā, arī, kad viens alus, viens produkts ciet, un tīri teorētiski tas pats produkts, 4 dažādas uzņēmumus ir savu. Bet tas ir normāli, un tas ir, tā tam arī vajadzētu būt. Es gribētu kļaviņālu, piemēram. Jā. Kad es varētu nedzert kļaviņālu. Kurš to lasīja?
Tātad viena un tā pati mārketinga komanda tirgoja, tā kad Elvis Preslijs kļuva slavens, tirgoja šitās nozīmītas es mīlu Presliju un es ienīstu Presliju. Tā, man liekas, vislabākā štēle. Mums arī, mums vajag izdomāt tēkrekls. Es mīlu cēsu rītu un es ienīstu cēsu rītu. Jā, un tad es nezinu, kas ir cēsu rīts. Tādu variantu mēs nepieņemam vispār. Es teiktu, mums ir logucis. Jā. Tiešām, jā? Es ne... Katrs epizodes sākumā viņš parādās. Bet es jau viņu klausos, kur viņš parādās. Es viņu neskatos. Mums ir arī intro dziesmiņa. Es neesmu beiglam sagatavojis šo sēriju. Bet nē. Vispār kaut kāds merčs ir jāsāk taisīt, es domāju. Bet kaut kas ļoti, ļoti dīvains. Man ļoti patīk, piemēram, Inokentī Mārpla sieviešu apakšbikses. Tas jau noiet etaps, tur jau cik var. Tas ir novalkāt. Tā ir novalkāta lieta. Jāmainās, es jau lasīju. Un tad man tev tagad ir tāds izaicinošs jautājums. Ko mums vajadzētu uztaisīt tādu, lai cilvēkiem būtu tā kā, what the fuck, kas tas tāds ir? Ko mums vajadzētu nobremdot? Stetoskopu. Tev jau ir gatava atbildi. Ok, stetoskopu ir ļoti nišīgs produkts, bet mēs nevaram nobremdot kaut ko tādu, ko liela daļa no cilvēkiem patērē. Spiedienu mērītāji. Es pirktu. To teicās rīts, tā rakstīts ar savu. Un īstenībā viņi var atvienot no pūtēm un izmanto kā prots. Un tagad tu nospied to pogu, ka viņš sāk pūsties, tas sāksienēt mūsu intro dziesmiņu. Un tagad tu sasniedz, tad labrīt ceļīt. Bam. Un, jā, īstenībā tā ir laba medicīnas iekārtas. Es tā saprotu, tu tā kā uz mani skatoties, šo visu tagad izdomāju. Stetoskops, spiedienu mērītājs. Varbūt paliatīvā aprūpe mēs varētu nosaukt par cēsu rītu. Nē, tas ir cēsu vakars. Tā būtu pareizi. Man sāk parādīt doma par māsas zīmolu, kas sauksies cēsu vakars. Apetīšanas birojs. Tas jau būtu tā kā cēsu pusnakts. Es drīzāk domāju par vecoļaušu pansionātu. Cēsu vakars. Kur to cēsu vakarā? Forši. Tā kā jā, mēs varam izvērst. Es gan neesmu pārliecināts, ka cilvēkiem patikt, bet skatīt. Nē, absolūti. Es vienā brīdī aizdomājos par to legalitāti. Vai tu vari vietas nosaukumu likt savā... Tātad, tas ir ļoti interesanti. Pieņemsim studiju, kurā mēs atrodam cēsu skaņu. Mums reāli ir tāds sijā, tā kā tāda drīkst. Nē, saukties, jūs varat, kā jūs gribat jautājums, vai jūs varat izņemt preču zīmi. Un interesanti ir tas, ka radīts cēsīs, man liekas, šobrīd ir tā izcelsmes vietas preču zīme. Tu vari izvēlēties šāda veida piederības zīmi, kas būtu kā izcelsmes pierādījums. Bet, ja es nevaldos, tad kā preču zīmi, tu vietas nosaukumu izņemot varbūt ar kaut kādu specifisku domas atļauju, tu nemaz nevarētu dabūt. Man tā šķiet. Jo vismaz es nedotu, ja es būtu patentu valdes darbinieks, jo tur nav drusku loģikas. Nē, man liekas, ka vecie, protams, var saglabāt savējo, bet man liekas, ka jauni tā īsti vairs nevar. Un es tagad sāku mēģināt saprast, jā, es jauno zīmos, es arī izcelsmes vietu nezinu. Nav, tā tad nevar visdrīzāk. Kas ir arī labi, savā ziņā. Kas tam mums cēs? Kurš grib kaut ko nosaukt par cēsu? Es gribu piebilst. Es īstenībā, Gan nebija domājis, ka es kļūšu par tādu cēsu patriotu, bet šobrīd man ir neliels aizdoms, ka es esmu lielāks cēsu patriots par 90% no visiem cēsniekiem. Es nevaru saprast, kāpēc. Šeit ir tik forši. Šeit ir pasties, te ir iela. Te ir forši, jā. Un tad saskanē tāda forša, tāda mūztiņa. Te ir laukumiņš bērnu. Cilvēki mums ir. Pilnīgi viss ir. Mums ir stārķis. Ne, stārķis vairs nav. Vilciens. Reizkumā kādreiz bija stārķis. Mums ir ļoti forši veikals Dunkāns. Mums ir kailgliemeži. Jā, Rūtskas parks mums ir, wow. Rūtskas parkā, starp citu, nevar, man liekas, šobrīd ieiet, tā varētu būt. Nē, var kaut kā no vienas puses. Es tur vienreiz braucu ar riteni nesen, šonedēļ. No ģimnāzijas puses Rūtskas parkā var ieiet. Un diezgan drīz vai jāvarēja, jo tāpēc, kad man likās, ka es tur izbraukšu cauri, bet es tur pilnīgi noteikti Bet tas ceļš vienkārši. Tur nav, tur nekā šobrīd nav. Un interesanti, vai gliemji ar to mums būs arī lokalizēti šobrīd, jo es pie sevis viņus vairs neredzu. Kā viņi incenti, cik ilgā laikā tas gliems no turienes to kilometru atrāpo? Man vispār, es uzskatu, ka viņi vienkārši beidzās laikapstākļu dēļ kaut kādā momentā. Man jau gribētu domāt, ka kāds iemācīsies viņu sēst. No latviešiem. Latvijas jau tādu spāņu gliemi neēdīs. Tā kad jā, kas mums ir labi, līdz valstiskām lietām mēs laikam šodien nemaz neaiziesim. Bet nekas jau arī nav noticies, to saku. Jā, nekas īpašs. Mēs... Īstenībā es pat teiktu, laikam vispār nekā, jo es sekoju līdz ziņām, es skatos no rīta panorāmu, piemēram, un nekas tāds vērā ņemams, man šķiet, ka nav.
nav īsti noticis. Bet man tev ir piedāvājums nākamajai epizodē. Nu. Par cik nākamajā epizode mums būs pēdējā vasaras epizode. Okay. Tad mums ir jāatrod un jānoliek tādas, kaut kāda daudzuma, tādas pēdējās tāds vasaras atskats, kas mums cēsīs lokāli likās kā īpašākās lietas. Varbūt ar tevi saistīts, varbūt ar mani saistīts. Vienkārši kaut kādas lietas nolikt, ja? Neizstāstīt par viņām. Nav viņas jānoliek. Nevajag man mālu. Show and tell mums būs kaut kāds, ja? Tāds, atskats uz vasaru. Kas zinot, man spēja gatavoties lietām, tad tas kaut ko būs noplūcis pa ceļam visdrīzāk. Kaimiņu puķis reklāmas. Nē, es domāju par notikumiem. Tu saproti, ko man es saprotu. Es domāju, izdomāsim kaut ko gan jau kaut ko mēs varēsim nodemonstrēt. Tātad, kas vēl? Es šodien tieši nācu, es braucu, jo man tā ir tā interesantā lieta, man tagad būs jāsamaina drusku manies dienas plāns attiecībās piekdienām, jo līdz šim man bērnam bija vasaras brīvlaiks bērndārzā. Mēs viņai bijām snieguši šo vasaras brīvlaiku iespēju, un tad es no rīta varu paspēt drusku sagatavoties, vai ne? Es varu pastaigāt, kamēr es te atnāku uz šeit, un tā, bet man bērns ir jāved uz bērndārza ar automašīnu, turklāt man viņi ir jāmodina, un man viņi ir jāģērbj, man viņi ir visi ar viņu jādara, jo tāpēc, kad otrs bērns guļ ar sievu, vai ne? Lūk, tad es šorīt atklāju to, ka man nav laika vairs sagatavoties, man ir acīm redzot iepriekšējā vakarā jāgatavo. Jā. Un tāpēc es gribu tagad sagatavot kaut kādus dīvainos jautājumus tev. Ja gadījumā mēs atkal ierodamies kaut kādā veidā nepārāk sagatavojušies, tad lai mēs varam kaut kā tikt, tā teikt, domāšanu uzvedinoši jautājumi. Arī vērtēt epizodi pēc to, vai tu esi sagatavojies vai nes tad... Piemēram, kāda ir tava politiskā pārlieta? Par kur partiju tu balso? Kaut kur es tikko kā vienkārši šo saskāros. 2 lietas, ko pie galda nedrīkst runāt. Tas tiek uzskatīts tā par pieklājīgu. Tātad 2 lietas, par ko nedrīkst runāt, par reliģiju un par politiku. Man liekas, mums runāt par abām. Uz kuru baznīcu te ir? Par ko tu balso? Par kuru baznīcu tu balso? Kur partiju tu svētdienās apmeklē? Jā. Ķiptavo. Tā nē, pa visiem tiem pašiem. Man nav bail no savas politiskās nostājas, lai visi iet dirst. Nē, zini kā, man jau liekas, vislielākā problēma ar politiskām partijām, tāda Cēsu Rīts būs, kā zināms, politiski jauna partija, jau nesenā nākotnē, netālā nākotnē. Bet pirms mēs dibinām partiju, jā, tad man laikam būtu tāds uzstādījums, es lasīju vienu ļoti labu grāmatu. Grāmata saucās... Kā dibināt savu partiju? Beginning of Infinity, laikam kaut tam līdzīgi. Man bija ļoti smieklīgs joks. Kā dibināt savu partiju? Jā. es biju nogrims atmiņās. Jā, kā dibināt savu partiju, jo grāmatu vajadzētu izlaist. Labi. Bet nē, latviešiem, man liekas, tas nav tik svarīgi. Izlasīja to Grains of Infinity. Lūk, un tur bija ļoti interesanti. Tā grāmata vispār par kaut ko pilnīgi citu, bet tur fiziķis savu viedokli par politiskajām iekārtām sniedz. Un man baigi aizķērās dziļi. Vienīgi tā problēma ir tā, ka ar cilvēkiem tas tā laikam nestrādā kā ar fizikālām kaut kādām elementāru daļiņām. Bet tātad jebkura laba sistēma ir tāda, kas ir nevis demokrātija, nevis tur kaut kāds autoritārisms, nevis kapitālisms vai sociālisms, kas parasti ir tās dimensijas, bet gan tāda sistēma, kurā ir iekšā iestrādāti mehānismi, kļūdu identificēšanai un novēršanai. Un it kā vienkārši, vai ne? Un es esmu par tādiem. Jautājums, vai tādi eksistē šajā valstī? Tas ir cits jautājums, bet es esmu par tādiem, kas jau uzreiz pasaka to, ka nevis mēs nekļūdīsimies. Man ir iespēja, es viņu kādreiz noteikti izmantošu. Es vēl pagaidām jūtos aptuveni tavā vecumā kontekstā ar politiku. Bet... kontekstā ar veselību gan ne, ceļu vēl vairs nestrādā. Kontekstā ar veselību. Es esmu Cēsu vakar jau, tā teikt, zīmola pārstāvs. Bet nē, bet vai tiešām, jo tāpēc, kā es to redzu, vēlētais parastais, viņš varētu nesaprast, ko es viņam saku, jo es viņam pasaku to, ka viņš pavras par ko tu es esmu par to, lai mēs rūpīgi sekot līdzi saviem lēmumiem, izķert kļūdas un nākošais darīt gudrāk. Viņš teiks, kas tu stulbs esi, dod man putru, dod man maizi, dod man penziju. Tas ir tas, ko man vajag, nevis tur kaut kādas kļūdas, tur izķer, kuņš muļķīgs. Parastais iedzīvotājs grib, lai paliek tā kā ir, un tu esi tas fuck around find out partijas tipu čalīts. Iespējams. Bet tu tā pateici. Izdaram, skatāmies kļūdu, fuck around and find out. Tam ir jābūt atzaram kaut kādam, jo es īstenībā, lai cik tas nekad dīvaini, es esmu savā pārliecībā, es neesmu progresīvs. Šī podkāsta ierakstā es varētu tev runāt un sākt nenormāli smēķēt cigaretes, jo, tev prasās, jā. Reizēm tūs neizturams paliec. Es domāju, ar to mēs varam arī. Jā. Tāds vispār. Super, priekā. Sāk runāt par politiku un visu pārējo. Paldies, dārgie skatītāji. Šajā epizodē, kā mēs noskaidrojām, ir
Nu, pa lielam es te varētu arī neatrasties, mēs varētu Jāni vienkārši ļaut runāt. Bet Cēsīs... Tu sāc saprast savu vietu šajā Cēsīs pa šo nedēļu īstenībā nekad daudz nav noticies sludinājumos izdevīgāk ir meklēt nekā mēģināt atrast kādu, kas nopērk kaut ko no tevis. Jā, kā ierasts komentārs no skatītāja, mums ir komentārs iepriekšējā video no lietotāja Bruno Debesis, nezinu, kas tas ir, viņam mūzikas ikoniņa blakus rakstīt. Viņš rakstīja tādi klauni. Paldies, tu arī. Paldies, dargie skatītāji, šis bija podcasts Cēsu rīts, mēs bijām studijā Cēsu skaņa www.cēsuskaņa.lv. Atā! Čau!